Sveiki, mani sauc Paula, Mani sauc Justīna. un šodien mēs runāsim par to, kā kļūt par deputātu un par politiku. Šodien mums ir īpašs ciemiņš no Saeimas deputāte un izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūre. Sveiki! Labdien! Kā jūs šodien jūtaties? Brīnišķīgi. Es vakar biju Siguldā, šodien esmu Siguldā. Viss kārtībā. Kā jums patīk Sigulda? Nu, kalni lejas ceigali. Labi īstenībā. Ļoti labi izsaka, kas ir Sigulda. Man šķiet, ka mēs varētu vērsties pie pirmā jautājuma. Vai mūsu vecumā jūs iesaistījāties politikā? Nu, tad to nesauc par politiku. Tā bija skolēnu, es pat nezinu, kā viņi toreiz sauc, pašpārvalde, kā tagad, jā. Jā, bet man vienmēr patikuši kaut kādas aktīvas lietas, projekti, bet, tanī brīdī galīgi ne par to, ka tas būs par politiku. Tā kā, jā, aktīva dzīve skolā, tā es teiktu. Kā jūs nokļuvāt 14. Saeimas sastāvā? Mani uzaicināja startēt sarakstā, bet tanī brīdī es neteiktu, ka es tā mērķiecīgi uz to gāju, ka man ir jābūt Saeimā. Tas, uz ko varbūt tā dzīve virzījās, tagad atpakaļ skatoties tā vairāk, es to saprotu, ka man bija ļoti, ļoti daudz idejas un lietas, ar kurām es biju īpaši izglītībā neapmierināta. Jo es daudzus gadus vadīju Valmierā ģimnāziju, gan kā direktora, gan pirms tam vietniece, un man tiešām daudz lietas tracināja. Un tad tu kaut kādā dzīves posmā nonāc tādā punktā, ka tu saproti, ka vai nu tu beidz sevi graust, dusmodamās par to, kas notiek, vai nu tu ej un kaut ko dari. Nav vairāk variantu kaut kādām šādām dzīves situācijām. Un tad nāca šis piedāvājums iet sarakstā. Es teikšu godīgi, es mazliet arī tā kā ļāvos, kā būs, tā būs. Un nevis mazliet, bet daudz biju pārsteigta, kad rezultāti bija tādi, kā bija. Jo tas ir tāds nopietns lēmums dzīvē, kas tev jāizdara. Tu maini pilnībā darba vietu, kur tu esi bijusi 20 cik gadus, tu esi bijis tādā atbildīgā, arī savā ziņā drošā amatā, jo tu zini, ka tu esi direktors, tu tur būsi. Šis amats ir uz 4 gadiem, tātad tu saproti, ka tev nebūs darbs, tu maini dzīves vietu. Tas bija tāds, nebija viegli ar sevi strādāt, bet tad tev ir lieliski iespēja vienalga, ko runā par politiķiem vai par partijām, bet tā ir lieliski iespēja to, par ko tu esi mājās cepies, dusmojies. Kaut ko tad sāk darīt un nav vairs uz ko dusmoties. Tā kā, jā, tāds ir ceļš. Tagad, kā jūs minējāt, kad ir ļoti daudz izmaiņas ar visu darba vietu, kad nav iespējams tik ļoti viņa nodrošināt, tā kā stabila. Kā izskatās dzīve ārpus Saeimas? Jūs domājat, tā kā man personīgā dzīve vai? Cik ļoti ir mainījies? Kā jūs teicat? Mainījies. Kādā mērā, jo esot skolas direktoram, tagad būt Saeimas deputātiem, cik liela ir izmaiņa? Tā izmaiņa ir milzīga, jo skolā tu atbild par kaut kādu, tomēr noteiktu cilvēku skaitu, kas ir skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki. Tas ir kaut kāds skaits, par kuriem tu vairāk vai mazāk atbild, un tu tomēr esi kaut kādā vienā iestādē. Tad šeit tas darbs vairāk ir, kā es saku, pa visu perimetru, pa visu lauku, Latvija. Šeit ir ļoti, ļoti svarīgi tieši nedomāt par vienu skolu. Lai kā tu nevari aizbēgt no savas pieredzes, kas tev ir, un tas ir labi, ka tu esi to skolu vadījis, bet saprast, ka tā ir tikai viena no daudzām Latvijas skolām, un ka tas ir tikai viens piemērs. Un tas man laikam arī bija tāds spilgtākais atklājums, ka tu eji ar tādu kaut kādu savu priekšstatu, bet ka tu ieraugi, ka tā bilde ir pavisam citādāk. Jo tās skolas ir dažādas, pašvaldības dažādas. Un, tas bija tāds viens, laikam tāds, un otrs, ar kuru es vēl joprojām sevī strādāju, bet man nav ar to viegli tikt galā, ka, ja skolā Jānīts nemācās, tad tu izdomās visādus trikus, kā ar to tikt galā. Ar vecākiem, bez vecākiem, sociālo pedagogu vai palīdzēs kaut kā viņam. Un tu zini, ka to lietu var atrisināt, ja viņai ķeras klāt. Tad šeit atkal ir tā, ja ir kaut kāda problēma, tad tas nav tik viegli. Visas institūcijas, visi politiskie spēki. Un ir ļoti, ļoti, demokrātija ir ilga, laikietilpīgs process.
un tev, tā kā tas aizņem lielu laiku, man gribētos ātrāk, sakārtojam šito, tā. Un ir tādā ziņā tas ir tā grūtāk, ja tā var teikt. Runājot par jauniešiem, jūsuprāt, vai jauniešiem ir vieta politikā? Jā, noteikti, jo kā tad, man liekas, ka vispār, ja mēs ņemam tādu 100 saimnes deputātu, piemēram, un visi būtu, es nezinu, 50 vai 70, tas nedod, tam nav tādā ne ilgtermiņa atdeve, ne pienesums. Man liekas, ka tur ir tā lieta, ka ir dažāda vecuma un, kas ir svarīgi, dažādas pieredzes cilvēki. Un tā sāls vai tā vērtība, man liekas, ir tajā, ka mēs dzirdam viens otru. Gan tie, kas varbūt tur ir, mums ir deputāts, kurš ir 7. sasaukumu, starp citu Siguldietis. Un mums ir tādi, kas ir tikko un jauni. Un tā sakabe, man liekas, ir tā vērtība. Tā. Varbūt, tad, ja jūs minējat, ka ir tā kā vecāki cilvēki un jaunāki cilvēki, tad varbūt arī saimē vajadzētu būt piemēram kādiem 5 cilvēkiem, kas ir tā kā tiešām jaunieši. Varbūt pilngadīgi, tā 18, 19, bet tā kā viņš ir tikko palicis balstiesīgs, un viņam arī ir savas domas, viņš ir svaigi ārā no skolas. Par šito es nevaru tā pateikt, man nav tāda viedokļa, ka tā vajadzētu, jo man liekas, ka svarīgāk ir, ka tai saimai ir tās atvērtās ausis, un viņi sadarbojās un dzird tos jauniešus, vai kaut kādas organizācijas, vai jauniešu padoms, vai jauniešu aktivitātes, jo, ja tu ieej tāds galīgi zaļš pēc skolas sola saimā, varētu būt ļoti grūti. Tāpēc, ka tev nav darba pieredzes, tev nav kaut kādas, piemēram, kas ir ļoti svarīgi, kaut kādas iestādes vadīšanas pieredze, ka tu esi vadījis cilvēkus, tu zini, kā viņi reaģē, vai ir to tādu cilvēku psiholoģiju, tev tas nav. Man liekas, ka tam cilvēkam būtu ļoti grūti, tas pienesums varbūt arī nevarētu, un arī viņam pašam, padomājiet, viņi ievēl uz 4 gadiem, un tad kas tu esi pēc tam? Tev vajadzētu kaut kādu izglītību, kaut kādu darbu, ko tu vari darīt, jo tomēr tas ir tāds pamatīgs kalpošanas darbs. Tā kā es laikam jau atbildēju, pateicu to, kad es teiktu, ka nē, uzreiz. Ok, tad ja nē būt jaunietim saimā, tad vai jūs prāt vajadzētu šo te balstiesīgo vecumu pazemināt, piemēram, 16 gadiem? Jo, piemēram, Austrijā ir 16 gadi, un tu esi balstiesīgs, un tur īstenībā ļoti aktīvi jaunieši, viņi ļoti iesaistās. Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu? Par tiem 16 gadiem ir ļoti daudz diskutēts, un par to ir runāts. Un man vienmēr biedē mazliet tāda mūsu pieeja paķert kaut kādu vienu ideju. Un es pateikšu, kāpēc tas ir bīstami. Mēs daudzās lietās kaut ko paķeram, un mums liekas, ka tad mēs to atrisināsim. Piemēram, ja tagad jaunieši balsos no 16, tad mums būs aktīvi jaunieši. Ja mums, piemēram, tagad nav inženierzinātņu speciālistu, ieliksim eksakto eksāmenu kā obligāto, un mums būs viņi. Un šitas ir tas pats, ka tas ir tikai viens gabaliņš. Tas ir viens gabaliņš, lai mums būtu vairāk eksaktie, tur ir jādomā kompleks, un te tas pats. Un man liekas, ka tas, kas šobrīd ir daudzās pašvaldībās uzsākts ar jauniešu centriem, kāds ir arī jums, un kā jūs mēģināt viņus dabūt sev klāt, man liekas, ka tas ir tāds liels gabaliņš, un varbūt, ka paies dzīvē laiks, ka mēs būsim, vairāk būsim līdzdarbojoši, vairāk aktīvi, vairāk zinoši, un mēs būsim tajā punktā, ka jā, mēs varam no 16 balsot. Es šobrīd mazliet baidos, bet varbūt, ka tas nav pamatot, es nezinu. Ka mēs atkal paķeram kaut kādu vienu ideju, un tad mēs šito atrisināsim. Jā, tas izklausās ļoti tā aktuāli būt. Ja tīpaši jaunieši, kur pakļaujās, vienkārši kaut ko redz internetā, viņi pat nesapratīs, ko viņi vēlēs. Viņi vienkārši, kas ir populārākais, viņi arī par to nobalsos. Precīzi, jo man liekas, ka vispār ar tādu mērķis arī Saeimā ienāca. Man vispār liekas, ka izglītības galvenais uzdevums ir mācīt domāt. Jo laiki mainās, nāk intelekts, mums nevajag vairs, kaut kādu formulu kaltu, vai mēs viņu varam sameklēt, aprēķināt.
Bet mācīt domāt, mācīt analizēt, un tas, ko tu teici par to, ka, lai tevi neietekmē, lai man ir tā sava doma, un tieši tāpēc man liekas, ka mēs neesam izglītības pakāpē vēl tur, lai mēs tā droši teiktu, tad balsojam no 16, bet es neesmu pret to, vienkārši ir kaut kāds ceļš, manuprāt, jānoiet vēl. Piemēram, par valsts pārvaldu, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi katrai valstī. Kāda mums ir tur tā struktūra? Mums šobrīd ir sociālās zinības 9. klasē 1 stunda. Jā. Es tiekos ar jauniešiem saimā, man daudz brauc ciemos. Viņi nezina, ko te dara, kas notiek, un es viņiem nepārmetu, jo, kāda varbūt atdeva no 1 stundas. Tas nozīmē, ka mums vēl ļoti daudz ir jāstrādā ar tādu pilsonisko līdzdalību aktivitāti, un ne tikai jauniešu centros, arī izglītības iestādēs. Tam es varu ļoti, ļoti piekrist. Jā, man, piemēram, es mācos vidusskolā 11. klasē, man it kā ir padziļinātās sociālās zinības, bet par politiku mēs tik daudz pat īsti nerunājam, jo tikai teoriju, un tās visas, kas ir frakcijas un tādas lietas, bet mēs vairāk tikai ņemam ekonomiku, ko es pat līdz galam īsti nesaprotu, kāpēc. Un tad ir tas, ko mēs runājām pirms tam. Un tad mēs ļoti daudz dusmojamies uz politiķiem. Bet dusmojamies, vispār par to dusmošanos ir interesants tās, ka mēs ļoti daudz par kaut ko dusmojamies, bet varbūt ir pirmkārt nevis dusmas, bet otrkārt neizpratne. Vai tam bērnam nav kaut kas mācīts? Kāpēc mēs tagad uz viņu dusmojamies, ja viņam neviens to nav parādījis, ka pasaule funkcionē šādi? Vai arī sabiedrība tik ļoti, ļoti dusmojās uz Saeimu, uz politiķiem, nezinot pat kaut kādu tādu, to pamatbāzi. Bet, protams, ir arī iemesli dusmoties, jo tā ir tāda vieta, kur cilvēkiem ir lielas gaidas no politiķiem. Mūsu cilvēkiem kā pēc būtības gribās arī, lai visu ātri manā dzīvē uzlabojas. Tā. Un kāds to, protams, arī izmanto varbūt ne tā, kā mēs gribētu. Jo politikā vai saimā, es atceros, ka es gāju saimā, man viens cilvēks, kurš tur jau bija bijis, deputāts, viņš man teica, atceries, ka tur būs tādā darba kolektīvā. Kāds zaks pildspalvas, kāds bastos, kādam neinteresēs, un kāds būs ļoti aktīvs, precīzi, tā kā klasē. Tad sareizinām klasi ar 3, tādi tur ir. Un tas ir gan labi, gan slikti. Tad jūs salīdzināt reāli tā, ka, var teikt, saima ir tas pats kā klase, tikai kādas, nezinu, cik reizes lielāk. Gan lieluma ziņā es salīdzinu, tā kā reiz 3, gan arī varbūt, tā ir tāda, varbūt es pat teiktu, ka tā ir tāda valsts ģimnāzijas klase, tāpēc, ka tur ir tādas personības. Tur tādi, iedomājieties, viņi ir visi no kāda apgabala ievēlēti, tad viņi ir īpaši. Un viņi ierodās arī ar kaut kādām tādām lielām gaidām, un tagad vairākas. Jūs zināt, kā ir, ka vairākas personības saskarās liels, vai ne? Labi, es tagad mazliet tā kā iesmēju par to, bet, tāda ir dzīve, tādi cilvēki tur kopā strādā. Jā. Runājot par jauniešiem un politiku, kā jūs, prāt, interesēt jauniešus iesaistīties politikā, jo es eju 10. klasē, un mums tagad ir tieši tēma pa visu šo, un lielākā daļa no manas klases vispār nezina, kas tāda politika ir, nezina, cik saimā deputāti, viņi neko nezina. Un arī neinteresējās, kā viņus ieinteresēt, lai viņiem tiešām interesē. Ja zināt, kā ieinteresēt, mēs paņemt receptu un izdarīt. Tā. Bet tā kā mana pakausī ir pedagoģiskā izglītība, tad es teiktu, ka tā ir līdzdalība. Un tas sākums jau nav tad, kad tu esi 10. klasē. Tas sākums jau ir tad, kad tu esi pavisam maziņš. Bērnu dārzā. Jā, cik mēs daudz pieaugušie, neko nepārmet skolotājiem, bet cik mēs daudz pajautājam viņu viedokli, cik daudz mēs stundā, jo šobrīd ir ļoti krasas tā kā domāšanas atšķirības skolotājiem un skolēniem, jo skolēni aug pilnīgi citā vidē, digitālā un vispār arī gaumes ziņā citā. Cik mēs daudz sarunājamies, cik mēs daudz ļaujam, klases vakaru pašiem vai koncertu. Kaut viņš neizdosies. Bet tas ir viņu mēģinājums. Protams, kad labi, ja pieaugušais var vadīt to procesu, to mēs jau saucam par projektu metodi. Bet man liekas, ka tas ir svarīgi. Un tad, kad tas cilvēks saprot to savu
es šito varu, tad es jau gribu kāpt solīt augstāk, un nākamreiz es gribu vēl lielāku vai labāku pasākumu. Tā jau tā līdzdalība rodas un interese. Ne jau tagad, mums būs, un tā arī mūs, man liekas, tāda interesanta lieta sabiedrībā. Mums ir ļoti krasi, piemēram, veselības mācības dati. Liekam iekšā veselības mācību. Mums ir ļoti slikti vēl kaut kādi dati. Liekam iekšā vēl vienu fiziku. Tā kā, bet šī tas vairs nestrādā. Un arī, kāpēc viņi nav aktīvi? Tad varbūt mums vajag politiku mācīt. Nē, ne jau, bet tas ir mans domas. Es jau nepretendēju uz kaut kādu tādu zinātnisko atklājumu, bet man liekas, ka tāda uzticēšanās jauniešiem vairāk, ļaušanās, mēs kaut kādu tādos, varbūt, ka es maldos, tādos grožos gribam turēt. Varu pateikt, jā, daudz vispār jauniešiem neusticās. Es domāju, ka skolotāji tikai domā, ka mēs esam šitādi, mēs stundās neko nedaram un mēs arī neko nesasniegsim. Jo man ir bijuši ļoti daudz tikšanās ar jauniešiem un arī ar skolotājiem. Tas, kas ir tāds viens no lielākajiem pārsteigumiem, cik Latvijā ir dažādas skolas. Tas ir tā kā, es nezinu, pasauli mēs varētu noklāt. No ļoti lieliem uzticības piemēriem uz tādiem. Man bija viena tikšanās, kur es ierados, un skolotāji bija iedevuši uz lapiņas jautājumus līdzi, kas viņiem ir jāpajautā. Tā kā baidoties, ka tie jaunieši nevarēs man neko pajautāt, atbraukus tur kaut kāda no Saeimas. Tad uzrakstīsim. Tas man vispār likās. Es teicu, nolieciet tās lapiņas, parunāsim par dzīvi. Tā kā tas vispār, un tas jau parāda to, tad ikdienā tad ir tāds tas mācību process. Mums tieši skolā ir tas, ka mums uzticās noteiktiem cilvēkiem, bet tiem cilvēkiem sanāk pārāk daudz ko darīt, viņi izdeg. Mums tas, piemēram, man ar draugiem tas visbiežāk ir, jo pirms mums kādiem pasākumiem, bet tagad mēs esam 11, mums 12 ir jātaisa pēdējiem zvanam kaut kas. Mums uzticās, tā kā skolotāji man personīgi paprasa, ja tāds, kuram tu vēl uzticies, lai es to darītu, man tāds tam viņam tāds, tu pārliecinies, ka tu ar viņiem gribi strādāt. Man tāds, bet es viņiem uzticos. Jā, un te ir tā mūsu izglītības nelaime, ja tā varētu teikt, ka mēs tā kā, un tur ir bišķiņ tā sistēma arī tāda sabojājusies gadiem, jo es pilnīgi neatbalstu kaut kādu veidu reitingus, kaut kādu veidu mērīšanos, jo skola ir katram bērnam. Jo mums sabiedrībā vajadzēs tevi, mums vajadzēs to, ar kur tu nesadarbojies, un mēs tagad, mums te būs baigi foršais pasākums, jo tie uzticīgie to ir taisījuši. Un mēs jau tā kā pasakam saknē, ka tas tā kā ir lūzers. Tā kā viņš to nevarēs izdarīt. Jā, viņš izdarīs citādāk. Bet tā ir tāda liela, man liekas, pieaugušo domāšanas maiņa. Jā. Man tāpat arī ir klasē visu laiku tikai man un tā kā nevienam citam neuzticās, vai arī vispār neko jaunieši negrib darīt. Un tāpēc jau vairs negribu. Iedomājieties, ja man viens visu laiku teikt, tu to nevari izdarīt, vai es tev neusticos. Es taču nekļūtu aktīvāka. Tu tieši rokas nolaistus un arī pieņemtu to faktu. Un norobežotos, pat neiet varbūt uz tiem pasākumiem, atrastu kaut kādas citas dzīvē aktivitātes. Tas taču ir pilnīgi tā kā loģiski, jā, bet es nezinu, kāpēc tur jājautā būtu. Kam tas būtu jājautā? Skolotājiem varbūt, kāpēc viņi tik daudz. Varbūt viņi baidās. Es domāju, tā kā, piemēram, iznāks slikts pasākums. Ne tāds, kā varbūt gaidīja. Varbūt tās ir tās bailes. Es nezinu. Iespējams. Tas ir kā kuram skolotājiem, kurā laikā viņš ir mācījies, piemēram, es domāju, tā kā vecuma grupām. Bet, zin kā, es vadīju skolu un nāca tieši jaunās visas reformas tajā brīdī. Un es arī sākumā domāju, ka tiem skolotājiem, kas ir gados, ka viņiem būs grūtāk. Un tad es sapratu, ka nē, stāsts nav pa gadiem. Stāsts ir par kaut kādu atvērtību pasaulē, un tā viena no atslēgām ir, jo viņš tā kā vairāk arī šobrīd skolotājs mācās. Es nedomāju tikai kursus. Es domāju, daudz ko lasa, interesējās, iet uz teātriem, ir sabiedriski aktīvs, jo viņš ir atvērtāks pasaulē. Ja viņš tā kā dzīvo ar to savu kaut kādu metodisko pieņēmumu, kādu viņš pirms daudziem gadiem gāja, tad ar viņu arī ir grūtāk. Tā kā es saku, ka gados nav stāsts. Stāsts ir kaut kādā atvērtībā pasaulē. Manuprāt, mēs šīs nots arī tā teikt varētu beigt. Atvērti pasaulē? Atvērti pasaulē. Jā. Tā ir atziņa jābūt atvērtiem pasaulē. Jā. Paldies. Paldies liels!